Labvakar un sveiki aizsardzības ministram Izraēlam Kacam. Tirba Čuvetistādu ministrs Kats. Tirba Čuvetistādu. Sveiki, profesor Badugo. Profesor, nē, jūs zināt, vai jūs gribat, lai mani šeit arestē? Par šādu lietu mani var arestēt, ministra Kats. Es sāksim ar Libānu, ministra Kats. Pēdējā brīža ziņas, kamēr mēs esam šeit tiešveidē, ir ziņojumi. Premjerministrs dod norādījumus. Zini ko? Es nezinu, jo es šeit bakstos telefonā, mēģinot saprast. Es mēģinu sakārtot, kas notiek. Premjerministrs, šis solis ir ļoti labs, bet tas ir viņa vadītās politikas rezultāts. Un Izraēlas aizsardzības spēku darbības, intensīvās un varonīgās IDF rīcības. Bet tas būs, lai izbeigtu karu Libānā. Tas, kas ir šis aktīvists, es mēģinu saprast. Mums vajag precizitāti. Tagad viss ir jābūt precīzam. Precīzi ir neatbilstība. Tāpēc es jautāju. Pirmkārt, mēs darbojamies Libānā ar lielu intensitāti un ar ļoti nozīmīgiem panākumiem. Operācija. Vakardienas operācijā tika likvidēti, un es esmu pieticīgs, vairāk nekā 200 teroristi. Iespējams, ka šis skaits sasniedz pat vairāk nekā 300. Tā ir izlūkošanas padziļināšanas operācija, profesionāla spēja operācija, pie kuras jau mēnešiem ilgi tika strādāts, un vakar tā tika pabeigta. Ir brīvība, bailes, brīvība, pilnīgs tumšums. Bet šodien mūžīgs tumsums. Bet šodien jūs apstājāties kāds. Vismaz tā izskatās. Mēs neko neapturējām. Šī darbība notika. Hezbollah saņēma bezprecedenta triecienu šeit. Viņi ir šokā. Tad kāpēc gan neturpināt? Un pats neticamākais ir tas, ka šāda veida teroristu organizācijas, kas cenšas radīt varas iespaidu, uzvar un turpina pastāvēt. Hezbollah vēlas pamieru, un arī tā atbalstītājs Irāna to izmisīgi vēlas. Nosacīt to tāpēc, ka Irāņi labāk risina sarunas. Spiediens ir mūsu pusē. Es tikai vēlos saprast. Izskaidrojot kontekstu. Kurš ir izmisumā? Un Irāņi izdara spiedienu, lai viņi nenāktu uz sarunām, ja karš Libānā neapstāsies. Es neatceros, vai tas bija Gazā vai Libānā. Vai ir šāda veida paziņojumi un kāpēc? Tāpēc, ka viņi saņem patiešām spēcīgas triecienus. Tagad visi iedzīvotāji pirmkārt, karš neapstāsies, ja tā turpināsies. Lūk, pie kā es gribu nonākt. Jā. Vai jūs netiksiet arestēts Libānā? Vai varat mums uz brīdi pastāstīt aizsardzības ministru? Bez šaubām. Karš neapstāsies, neskatoties uz amerikāņu spiedienu, neskatoties uz lūgumiem. Nē. Viņu attiecībā uz Islamabādu. Vēlreiz, mēs jau esam saskaņoti ar amerikāņiem. Karš neapstāsies. 600 000 iedzīvotāji, kas savas drošības dēļ pameta Libānas dienvidus, neatgriežas uz dienvidiem no Litanī. Bez šaubām Izraēlas aizsardzības spēki kontrolē Litani un Litani tiltus un neļauj viņiem atgriezties. Mēs patiesībā esam sapratuši to punktu līniju, kas atrodas aiz robežas, un mēs nojaucam šīs draudošās mājas, kas praksē ir Hezbollah priekšposteņu ciematos. Kontakts. Hezbollah jau vairākas reizes iepriekš tur ir atgriezies. Ir nepieciešams apveismot šos ciematus. Mēs ieņēmām prettanku līniju un tagad to nostiprinām. IDF spēks sasniedz prettanku līniju, nostiprinot kontroli ar karavīru varonīgu cīņu, jo visiem acu priekšā ir ziemeļiedzīvotāja aizsardzība. Litana līnija ir drošības līnija, kuru IDF zina, kā noturēt. Un pa vidu ir Hadvani, kuri atradīsies starp prettanku līniju un Litani līniju. Tiek pastāvīgi neutralizēti, lielākoties viņi jau ir iznīcināti. Šajās sarunās, es atkārtoju, šajās sarunās mēs atdosim 18 punktus, mēs tos nodosim. Kad mēs to kopā ar premjerministru prezentējām politisko fórumu dalībniekiem, mēs teicām, un es arī uzsvēru šos punktus, mēs to darām mūsu aizsardzībai, bet rezultāts noteikti var būt arī diplomātisks iegūms. Jo balstoties uz šo spēku, tā kā formāli pastāv politiska normalitāte, visi runā par Hezbollah izjaukšanu, tostarp arī Libānas valdība. Vai ir iespējams atkāpties, izmantojot diplomātiskas sarunas? Bez atkāpšanās. Es paskaidrošu vēlreiz. Es jautāju. Šis spiediens un mūsu panākumi neapturēs karu. Un Libānas dienvidu iedzīvotāji neatgriezīsies, kamēr ziemeļi nebūs droši. Mēs apvienojam nepieciešamo un saglabājam precizitāti. Tas ir spēcīgs instruments. Gaisa spēki turpina. A Força Aérea segue darboties, aizsargā karavīrus, atbrīvot ceļu un iznīcina mērķus, lai karaspēks varētu virzīties uz priekšu. Vai tas notiks apšaudes laikā, vai sarunas notiks pamiera laikā? Un apšaudes laikā. Apšaudes laikā. Apšaudes laikā, bez jebkādas atkāpšanās, nostiprinot kontroli, bez Dienvidu Libānas iedzīvotāju klātbūtnes. Nekas tāds pasaulē nekad nav bijis. Mēs. Tās ir labas ziņas. Mēs viens otru pazīstam. Aizsardzības ministrs. Es neizklāstīšu premjerministru un citu iesaistīto sarunas.
Izraēlas tauta, es nezinu, cik daudz viņi parādā šim premjerministram. Kampaņas atklāšanā vienošanās ar Amerikas Savienoto Valstu prezidentu radīja ārkārtēju sadarbību ar pasaules lielāko lielvaru, līdz pat centrālās pavēlniecības un Izraēlas aizsardzības spēku militārajai vadībai. Kopā ar aizsardzības ministru mēs vadījām, vadām un turpināsim vadīt kopā. Vai karš Libānā tika koordinēts ar amerikāņiem, vai viņi tika tikai informēti? Katrs karš Libānā ir atbild uz Hezbollah vēlmi uzbrukt, un uz to, ka viņi ir uzbrukuši, un mēs aizstāvam savas intereses. Mēs neko nedzirdējām. Tagad Irāņi mēģina teikt, ka viņi nevedīs sarunas ar Amerikas Savienotajām valstīm Libānas dēļ un tā tālāk. Premjerministrs zina un ir pratis radīt atšķirības starp piesardzību. Tas ir ļoti svarīgs sasniegums. Pirmkārt, no praktiskā viedokļa. Cik ilgi tas turpināsies? Redzi, jo tāda ir situācija, Jakovs. Bet tu zini, Hormuz nav atvērts. Amerikas fondu biržas. Es tikai gribu precizēt šo jautājumu, jo tagad viss ir ļoti svaigs. Acīm redzam. Es uzskatu par lielu sasniegumu to, ka Libānas valdība ir gatava sākt tieši sarunas. Un ka Jahja Leiters spēs diplomātiski vienoties ar Izraēlu kara laikā, nepārtraucot konfliktu, lai Hamas un Hezbollah tiktu sakauti bez Izraēlas izstāšanās un bez iedzīvotāju atgriešanās, tas ir liels sasniegums. Mēs vēlamies mieru, bet mieru ar drošību. Karavīri nodrošina drošību, un es ceru, ka tā rezultātā varēs panākt arī mieru. Tagad vai jūs domājat, ka Libānas valdība, kas līdz šim nav spējusi tikt galā ar Hezbollah, tagad spēs to izdarīt? Paldies! Es uz to nepaļaujos. Labi. Mēs paši tiekam galā ar Hezbollah. Vai mēs esam Libānas darbu uzņēmēji? Nepareizi. Mēs esam paši savi aizstāvi. Mēs apsolījām ziemeļiedzīvotājiem, ka viņus aizsargāsim. Kad viņi atgriezās, Hezbollah jau bija sakauts. Un tas tik ļoti atturēts un zaudēja lielu daļu savu spēju. Neviens neteica, ka raķešu palaišana ir neiespējama. Ir jāsaprot, ka raķešu jautājums ir atturēšanas jautājums. Jūs nevarat. Pēdējā raķete nav tas pats, kas pēdējais tunelis. Ir nepieciešams. Viņi izgāzās ar lāzeru, it kā būtu gaidījuši, ka sistēma netiks ietekmēta. Es saku, ka mūsu pretgaisa aizsardzība ir ļoti spēcīga. Un robeža ar Libānu ir ļoti labi aizsargāta ar visiem līdzekļiem. Lāzers ir tikai pašā sākumā. Ir daudz aizsardzības līdzekļu, kas izjauc un pārtver šīs lietas. Tie darbojās šeit pirmām kārtām. Izraēlas aizmugure ziemeļos un visā valstī ir neticama. Tas ir varoņu tauta. Bet ja es esmu ziemeļnieks ar sarkastisku attieksmi un klausos to, ko jūs sakāt, man rodas daži jautājumi. Vai ir iespējams panākt vienošanos vai vienkārši atkāpties? Nedaudz. Tāpat? Nē. Nē, tad paskaidrojiet. Ziemeļniekam ir jāuzklausa jūs, jāskatās un jāpasaka man. Ziemeļnieks var skaidri zināt visu, ko mēs esam teikuši un visu, ko mēs sakām. Saka, ka Cahals nav izgājis no litanī. Cahals neizies, kamēr ziemeļiedzīvotāja drošība nebūs garantēta. Un iedzīvotāji neatgriezīsies, kamēr drošība nebūs garantēta. Darijā viņi cietīs tāpat kā šeit, un arī Tirā viņi cietīs. Darijā 700 000 šīt aizgāja. Es zinu, tu dzīvo tur. Padomā par Išonu, Lezionu vai pilsētām ar 300 000 cilvēku Izrēlā. Darijā ir 2 reizes lielāka par lielu pilsētu. Es zinu, viņi visi tur vairs nav. Viņi iet klauvē pie kristiešu un drūzu durvīm, lai mēģinātu vienoties. Un Hezbollah pēc atkāpšanās no Darijā izveidoja savu bāzi tieši tajās pašās vietās. Ko Izraēlas aizsardzības spēki darīja izlūkošanā un operācijās? Viņi identificēja šīs vietas un vakar likvidēja Hezbollah locekļus, kuri mēģināja paslēpties civiliedzīvotāju vidū. Šītu kopiena Libānā šodien Nasrallah un viņa pēcteču dēļ ir kļuvusi par mērķi. Tā ir lielās briesmās, bet mēs aizsargājam drošību. Es atkārtoju vēlreiz, vairāk nekā 600 000 cilvēku ir pametuši dienvidus. Neviens no viņiem neatgriezīsies, kamēr drošība netiks garantēta. Visas mājas kontaktlīnijā ir evakuētas. Starp citu, lauksaimnieki to sauc par naudas aršanu. Jo mēs likvidēsim šīs Hezbollah pozīcijas, kas atkārtot atgriežas, maksā cilvēkiem. Ir iespējams likvidēt šīs pozīcijas. Aizsardzības ministrs pēc daudz vecāku personīga lūguma ar gaisa spēkiem, nevis ar karavīriem, kas ieiet, un es nē. Es neko nesaprotu no šāda veida armijas. Skaties, man nav laika. Es tagad neesmu nekāds lielais runātājs, jo esmu aizņemts, tu zini, ar visām lietām. Es cenšos naktī atvēlēt sev dažas stundas miegam. Tagad es ik pa laikam paskatos pa ceļam, kamēr orvelizējos. Pirms iziešanas ir cilvēki, kas saka, ka nepietiek aiziet līdz Litanei, jāiet līdz Beirūtai. Bet neieejot ciematos, tādu metožu nav. Nav nekādu metožu. Priekš manis mēs zinām šīs metodas. Un es štāba priekšnieka reģiona komandiera, kā arī divīziju un bataljonu komandieru klātbūtnē, mēs to darām ar maksimālu aizsardzību.
Jūs varat paskatīties jebkuru tēva acīs. Starp citu, kopš mēs arī mainījām metodi Gazā ar milzīgu uguns jaudu. Drīz tas tika piemērots arī Gazā. Izlīdzināt Rafahas rajonus, Beit Hanok, skrien. Ļauj man doties uz Irānu. Gal galā mēs turp dosimies. Es tikai saku par Libānu. Viņi darbojās ar spēku, nodrošina piesegu pirms un laikā mūsu karavīriem. Šie varoņi, īsti varoņi, kuri sacenšas, kurš ies pirmais. Bez šaubām, jo viņi zina, ka nāk aizsargāt ziemeļus. Gaisa spēki darbojās, bruņu tehnika darbojās, jūras spēki darbojās. Artilēristi darbojās, lai atbrīvotu ceļu. Bet galu galā tā ir karš. Galu galā tev jātīra kāda vieta, tu to dari, piemēram, kādā vietā, netieksim, kur tā ir, kas tagad ir aplenkta no visām pusēm. Mēs zinām, ka tur ir no 80 līdz 100 teroristu Hadvana vienības locekļi. Aplencot viņus no visām pusēm, lai iznīcinātu pirms pirmā kontakta. Tā ir mūsu darbības metode. Mēs aizsargājam karavīrus, bet ir arī galvenais mērķis. Mēs, karavīri, aizsargājam ziemeļiedzīvotājus. Šodien ziemeļiedzīvotājs zina bez pesimisma, ka nav tiešu pretanku raķešu. Mēs kontrolējam teritoriju un nav riska, nav iebrukuma riska. Bet ir jābūt gataviem. Tas ir mainījis ziemeļus attiecībā pret pārējo valsti. Trauksmes laiks ir palielinājies, taču šodien visa valsts cieš no artilērijas. Un visi man saka, es runāju dažiem no viņiem visu laiku un arī redzu dažus. Un viņi man saka, mēs esam gatavi, bet atrisiniet problēmu. Un es tev saku, Jākob, es vēlos rezumēt Libānas jautājumu. Pirmkārt, ja būs sarunas, tās notiks zem uguns, bez atkāpšanās, bez iedzīvotāju atgriešanās. Turpinās Izraēlas aizsardzības spēku darbība kā spēcīgs ietekmes instruments. Mēģināt atjaunot uzticību ziemeļos. Es saku, mēs atceramies no pirmā Libānas kara līdz šodienai, nekad nav bijusi tāda iespēja kā šī. Vēlreiz, nekad nav bijusi tāda iespēja kā šī, lai atrisinātu šo problēmu. Jo Izraēla pēc Irānas ir spēcīga. Viņi ir vāji, kad Irāna ir vāja. Jo mēs esam apņēmības pilni, jo karavīri ir varoņi. Un tāpēc ietekmes līdzekļi, ko mēs izmantojam un kas nekad nav tikuši izmantot Libānas dienvidos, var palīdzēt šajā jautājumā. Ministrs Kats 40 dienas kauju Irānā. Es domāju, ka neviens neticēja, ka mēs būsim tur 40 dienas šādā situācijā. Vai jūs varat paskatīties Izraēlas pilsoņiem acīs un pateikt, ka mēs neesam sasnieguši mērķus, kuru dēļ sākām šo operāciju? Visi izvirzītie mērķi tika sasniegti. Armija zina, kā rīkoties un radīt apstākļus, lai Irānas tauta mēģinātu sākt revolūciju. Bija viss uz redzēšanos. Kāpēc tas nenotiek? Bet ko jūs ar to domājat? Pasakiet man to frāzi. Kas tika identificēts? Kāpēc? Izlūkošana ir savākusi tūkstošiem mērķu. Nekad agrāk nekas tās nav bijis. Mēs redzam dažus amerikāņiem un citas. Damos aos americanos muitos dos alvos. Mēs viņiem un viņi mums. Galu galā tā ir pasaules vadošā lielvara. Bet viņi apbrīno Izraēlas spējas visos aspektos. Un šajā sadarbībā ar tūkstošiem mērķu katrs paņem savu. Operatīvajā atzīmē redzama zilā un baltā karogs, zvaigžņu un svītru karogs un dažreiz abi karogi kopā. Tas nozīmē, tagad saprot, līdz šai dienai ir palaisti 35,000 bumbu, ko nometa Izraēla un Amerikas Savienotās valstis. Vienu mirkli, jūs runājat par 35,000 tonu, 35,000 tonu precīzi vadām bumbu. Tas nav Irānas raķete, kas tiek izstrādāta. Protams, tas neapturēja Irānu. Nu, neviena šāda veida bumba netrāpa garām mērķim. Un katrai šāda veida bumbai ir savs mērķis – iznīcināt Irānas spējas. Bet teiksim, ka pagājušā nedēļā mēs izdarījām kaut ko acīm redzamāku sabiedrībai, kas bija iznīcināšana. Irānas ekonomiskā infrastruktūra. Trumps lūdza taupīt enerģiju pēc tā, ko viņš atļāva ar gāzi, lai kas tas arī būtu, un mēs samazinājām. Tikai naftas ķīmijas rūpnīcas rada miljardiem zaudējumu, un abas metalurģijas rūpnīcas apturēja 70% darbības. Tas nebija, mēs to uzturēsim dažas dienas, jo šādi pasākumi kaitē ekonomikai. Irānietis, ieslodzītie. Viens no iemesliem, kāpēc Irāņi iesaistījās sarunās ar Zevu, ir šis. Tas ietver arī kaitējumu vilcieniem un naftas ķīmijas produktiem. Starp citu, tēraudam ir noteikti mērķi. Vai ir kāds konkrēts mērķis, kuram vajadzīs mazāk laika, tas aizņem 2 nedēļas. Mēs izvērtējam. Ir pagājuši 3 dienas. Labi, mērķi ir noteikti, mēs zinām, kā rīkoties. Tas ir kaut kas, ko Irāņi nevar noslēpt ne no sevis, ne no savas tautas. Jā, bet viņi visā industrija, es gadījos pateicu, milzīga industrija, vai nu Rafael vai Elbit, jūs sapratīsiet, ka mēs esam samazinājuši šīs rūpnīcas 100 reizes. 100 reizes vai pat vairāk. Darot to, jūs iznīcināt spējas, kuras Irāņiem prasīja gadu 10, lai izveidotu. Saki, tā ir tava mūža loma. Vai jūs domājāt, pirms 1,5 gada kļuvāt par aizsardzības ministru, ka Izraēla pēc 1,5 gada būs šādā situācijā?
Vai jūs to paredzējāt? Jūs zināt, es gaidīju divas lietas, un to esmu teicis daudzās sarunās ar premjerministru. Kā aizsardzības ministrs Netanjahu valdībā mani galvenie mērķi bija tieši Irānas kodoldraudu likvidēšana un nolaupīto atbrīvošana. Pateicoties premjerministru un Trumpa rīcībai, kā arī Izraēlas aizsardzības spēku karavīru drosmai uz vietas, visi tika atbrīvoti. Pretēji visām iepriekšējām prognozēm, visi tika atbrīvoti. Es gaidīju, ka šāds būs rezultāts. Un attiecībā uz Irānu divas operācijas, katra Avivs. Tu teici, ka Irāņi tika smagi skarti un mēs sākām karu. Viņi netika tikai skarti. Es teicu, ka mēs iznīcinājām Irānas kodolspējas, un mēs to izdarījām. Progress panāca ar viltu un krāpšanu no šī līdera puses, vai ne? Attiecībā uz progresu bagātināšanas jomā viņiem nav bagātināšanas spēju. Tur ir materiāls, par ko Trumps runā. Vai nu mēs to nododam, vai turpinām. Bet mēs iznīcinājām šo Irānas atombumbu būvniecības procesu. Mēs novērsām iznīcināšanas draudus pret Izraēlas valsti. Baltajā ielējā mēs smagi trāpījām par raķetēm. Tagad mēs likvidējām Irānas līderi. Ir grūti to iedomāties. Hamenejs bija galvenais dumpinieks, kurš vadīja Irānas tautu un visu šītu pasauli ar vienu mērķi – likvidēt ebreju valsti. Ak, drosmīgais Putn, kā aizsardzības ministram būtu tie paši rezultāti sadarbojoties. Nepietiek tikai gribēt, ir jāprot to pacelt citā līmenī. Ne man ir jāvērtē šīs lietas. Es saku, ka premjerministrs un es veidojam spēcīgu tandēmu. Es precīzi zinu, cik svarīgi ir rīkoties kopā ar premjerministru. Trīskāršā kombinācija. Un šeit es saku kaut ko par premjerministru, operatīvā štāba priekšnieku, tas ir apvienots. Militārais komandieris teica, ka IDF ir iekšēji sliktā stāvoklī. Ļoti spēcīga kombinācija. Pašreizējais ģenerālštāba priekšnieks tiešā premjerministra vadībā veica bezprecedenta uzbrukumu Libānā ar izcilu kvalitātu un apņēmību. Pat tā viņš saka to, ko sagaida. Es nevēlos ar tevi apspriest šo ģenerālštāba priekšnieku. Tūlīt es tevi nostādīšu sarežģītā situācijā. Es nevēlos tevi nostādīt sarežģītā situācijā. Man ir savi, es tiešām nodarbojos ar galveno, un uz to es arī koncentrējos. Kā jau mēs runājām, cilvēkam galu galā ir jāizlemj savas prioritātes. Es parūpējos par pārvaldību un militāro prokurori, lai viņu pārceltu un pazeminātu amatā. Mēs visu to izdarījām, bet pats galvenais, kad mēs atvedām Izraēlas aizsardzības spēkus, šis premjerministrs gribēja: ejiet uz IDF. Premjerministrs jau gadiem ilgi vēlējās rīkoties pret Irānu. Aizsardzības vadību viņu atturēja. Šodien visi mobilizējās. Armija ir priekšgalā. Un arī pārējie man tur ir sava daļa. Tas ir kopīgs darbs. Man ir sava loma kā aizsardzības ministram. Mēs rīkojamies, bet atkārtoju. Vai Força 100 kauģinieki atgriežas? Pra mim, Eles nos monitoram agora. protams, tur ir jāveic kādas darbības. Šī lieta noteikti ir slēgta. Es to jau esmu teicis gan tev, gan arī citiem. Lielākais spiediens no militārā prokurora puses bija šo lietu slēgt. Un viņš to izdarīja, jo ir pilnīgi pret ideju aizstāvēt teroristus. Starp citu, viņš saglabāja stingru nostāju arī zem spiediena. Pat tad, kad vecā sistēma mēģināja to apturēt, viņš skaidri aizstāvēja to cilvēku atgriešanos, kuri pat netika saukti pie tiesas. Aiziet, ministra Kats. Happy! Jā, mums ir vēl dažas minūtes, bet man vēl ir lietas, kas jādara. Gaza mēs dzirdam, ka pēdējās dienās, un es arī redzēju, ka šī miera padome ir nosūtījusi ultimātu līdz pat, jā, tieši tā. Pat ultimātu viņi tagad izvirza. Jā, tātad tas ir ultimāts, kurā teikts, dot laiku līdz nedēļas beigām. Lai uzlaustu Amerikas sistēmu. Padomī. Viņš deva ultimātu. Parā. Pagaidi, tad es jautāju. Ja viņi saka nē, ja saka, Viņi saka, jā, lai šķirās. ja viņi to apstiprinās, vai Izraēlas aizsardzības spēki atvērs jaunu fronti Gazā? Mēs izlemsim, kā un kad izmantot savas tiesības rīkoties un tikt ar viņiem galā. Un tas notiks vispareizākajā veidā. Mums tas ir nepieciešams. Mums ir Irāna, mums ir Libāna, Gaza. Tagad Ko nozīmē šis ultimāts? ultimāts ir skaidrs. Vai nu viņi iesaistās tagad, vai arī notiks kaut kas liels. Izraēlas spēki neatkāpsies no dzeltenās līnijas, līdz ieroču un tuneļu demontāža nebūs pabeigta. Gan smagie, gan vieglie ieroči. Visi ieroči. Viss, kas tika noteikts, ieskaitot šeit iznīcinātos tuneļus, ir jāatrisina arī otrā pusē un viss šīs pārējās lietas. Ja? Tātad šobrīd mums atliek tikai gaidīt līdz nākamajai dienai, vai līdz rītdienas rītam. Nedēļas nogalē no rīta. Jā. Viņiem ir jāatbild uz ultimātu. Jā. Ja nē, tad mēs saņemsim iespēju un izpildīsim to pareizajā veidā. Kamēr viņi izmanto visu šo situāciju savā labā, Hamas vairs nekontrolēs Gazu. Es tev saku. vai Hizbullah izies no Libānas tāpat kā Hamas no Gazas? Vēlreiz, es nosaku lietas pareizi. Katra lieta,
Hamas ir Hamas. Hamas prom no Gazas. Es teiktu, ka morāli Hizbollah atbruņošanas mērķis ir tas, ko Izraēla uzskata par būtisku. Skaidri un morāli attiecībā uz ziemeļiedzīvotājiem ir jāatrisina šī problēma vienreiz un uz visiem laikiem. Nav tā, ka mēs iznīcināsim visus šeikus Libānā, vai ne? Mēs rīkojamies pareizi. Mums ir jāsterilizē čūsku apbūrējs. Mēs ļoti virzamies uz priekšu. Un ir ziņas, ka Libānas valdība vēlas sākt sarunas. Viņš to neuzspied, bet tas ir it kā viņš būtu valdība. Tātad formāli viņš var, ja viņš to dara pret Hezbollahs gribu tagad, neapturot mūsu darbības. Vai tas ir ļoti grūti pret Hezbollu? Tas būtu kaut kas neticams. Nākot ar spēku. Tad uz brīdi noslēdz apli ar Jūdeju un Samariju. Mums ir Libāna, mums ir Hamas. Tas nozīmē, ka Gazā vairs nebūs Hamas. Es tevi vedu uz Jūdeju un Samariju. Jūdejā un Samarijā mēs redzam dažādu spēku nostiprināšanos. Mēs varam būt pārsteigti pat, ja notiks 10% no tā, kas notika 7. oktobrī. Premjerministrs un es kopā ar Izraēlas aizsardzības spēkiem vadām skaidru politiku robežu un apmeķu aizsardzībā. Izraēlas aizsardzības spēki atrodas otrā robežas pusē pretī džihādistiem. Jā, bet tur nav skaidrs, cik liela ir šī apvienība. Libānā vai mēs redzam? Judeja, Samarija. No Libānā mēs virzamies uz priekšu. Gazā viņi kontrolē lielāko daļu teritorijas. Sīrijā mēs esam Hermona virsotnē. Un mēs no turienes neiziesim, neskatoties uz mēģinājumiem un līkločiem. No turienes mēs aizsargājam Golānas, Ganulejas un Dienvidu kopienas. Jūdejā un Samarijā mēs paveicām nebijušo. Pirmo reizi pēc daudziem gadiem tas nenotika. Mēs iegājām bēgļu nometnēs Dženinā, Tulkarēmā un Ziemeļ Samarijā, kas bija Indes perēkļi ar Irānas finansētiem un apbruņotiem bataljoniem. Mēs tos iznīcinājām, un šodien Izraēlas armija joprojām atrodas tur iekšā. Kamēr viņi ir ārā, un ko darīt? Kā būtu spēt nākamo soli? Paga. Tas izraisīja terorismu samazināšanos par 83% Jūdejā un Samarijā. Visi to zina, jo Dženina kalpoja kā paraugs un faktiski tika iznīcināta tur. Tur iekšā nav palestīnieši, tikai Izraēlas armijas karavīri. Tagad operācijas Jūdejā un Samarijā ir ārkārtīgi ofensīvas. Mēs samazinām viņu spējas, rīkojamies visu laiku premjerministra kabineta un politiskās vadības vadībā. Un Izraēlas armija to īsteno no visas sirds. Šeit ir ļoti stingra politika, salīdzinot bēgļu nometnes ar to, ko mēs darām. Aiz robežas mēs rīkojamies tieši iedzīvotāju vietā. Pret terorismu kolonisti mani meklē. Mēs katru dienu apmeklējam jaunas pilsētas, jau vairāk nekā 100 gadus. Virzība uz suverenitāti Jūdejā un Samarijā ir tāda veida paziņojums, ko izdod labējā valdība. Dari pareizi. Es to redzu un atkārtoju. Praktiski tas ir sava veida praktiska suverenitāte. Tas nozīmē, ka jūs praktiski veicināt drošību, apmetnes un citus jautājumus. Šobrīd ir tā, teiksim tā, mēs visi vēlamies suverenitāti. Premjerministrs, viss darbs, kolonisti un visi pārējie. Ir skaidrs, ka tas ir atkarīgs no viena cilvēka, vārdā Donalds Trumps. Viņam patīk šī ideja, bet šobrīd viņš mums pateica nē. Vai tas ir atkarīgs tikai no viena cilvēka? Jo tev vajag leģitimitāti vismaz no kāda galvenā spēlētāja, jo tu to nesaņems no Makrona un visiem muekuļiem. Zini ko? Viņi strādā. Starptautiskajās tiesās. Jūs teicāt, PSRS nodrošināja drošību bez ASV. viņi tevi aizvedīs, ne tieši Žuānu Galanti uz. Es vienmēr viņiem saku, šeit es dodu norādījumus kā aizsardzības ministrs. Es ceļoju viens pats uz ārzemēm. Ja es reizi gadā ceļoju uz Amerikas Savienotajām valstīm, tajā nav nekādas problēmas. Tas nav faktors premjerministram. Viņi nav atraduši īstos cilvēkus, un tas nav saistīts ar mani. Šie draudi drošībai un runas par drošības nodrošināšanu. Aizsardzības ministrs Israels Kats vai reģionālās aizsardzības alianses ar Persijas līča valstīm aizstātu vai būtu kā sava veida NATO, vai šāds ceļš ir iespējams? Skatieties, šeit notika kaut kas liels. Tas jau ir šo pēdējo mēnešu rezultāts, kad visi redzēja, ka vienīgā, kas ir gatava nostāties ASV pusē, ir Izraēla. Visas pārējās. Spēr vēl viens solis priekšā. Visa pasaule nenāca viņiem palīgā un nebija šeit. Un tas viņus ļoti satuvinās, un es zinu, par ko runāju. Premjerministrs to vada ar redzējumu, kas jau ir soli priekšā. Visu attiecību stiprināšanu, gan drošības, gan civilo attiecību ar reģionu valstīm. Iespējams, ka nākamnedēļ prezidents Trumps konsultēsies ar premjerministru, bet viņi teiks, ka viņam vajag Rivkas Feldmanas Frīdmanas apstiprinājumu. Tiesā viņi ir tiesnesi. Atvediet ministru. Tad atvediet viņu mājās nākamnedēļ. Tas bija sāpīgi. Neviens nepavada premjerministru drošībā vairāk kā es. Galu galā sarunas dienā un naktī un visi pārējais ir vienkārši skandāls. Tas ir absurds. Šīs teikums ir aplamība. Nekas neeksistē. Protams, bet viņam ir jāstājās tiesas priekšā.
Tas tika atcelts vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, juridiski viņam bija jābūt atlaistam, bet tas nenotika. Un ja pastāv iespēja piešķirt apžēlošanu, šim prezidentam vajadzētu to piešķirt. Premjerministram tautas un sabiedrības interesēs. Un es tev vēlreiz pastāstīšu, Jako, par lietām un par notikumiem. Tu pat uzdevi dažus no jautājumiem, un šī tauta to ir parādā šim premjerministram. Es to saku objektīvi, un es esmu pazinis premjerministru. Viņam ir parādā vairāk, nekā viņš pats iedomājas. Un visa opozīcija vienkārši nav ne spēju, ne izpratnes nākt un darīt lietas saskaņā ar saviem uzskatiem. Vispirms viņi uzbrūk. Realtāte pierāda pretējo. Strateģiskā saikne, pateicoties Izraēlas spējām un prezidenta personiskajai apbrīnai par Netanjahu kā premjerministru, ir ārkārtīgi vērtīgs resurss, lai nodrošinātu Izraēlas valsts drošību. Aizsardzības ministrs Israels Kats, paldies, ka esat kopā ar mums.